Saule, vējš, ūdens – tie ir resursi, ar kur palīdzību iegūstam enerģiju. Visa pamatā ir cilvēks, kas enerģiju patērē un māk to arī saražot. Tādējādi ir nepieciešams iegūt izglītību un prasmes, kas ļaus izstrādāt dažādas ierīces un komponentes enerģijas ražošanai, kā arī mācēs iekārtas apkalpot un radīt jaunus inženiertehniskos risinājumus. Vai nākotne ir tavās rokās? Viennozīmīgi jā, ja runa ir par profesijas izvēli. Šobrīd es atrodos Dārzciema ielā, lai izzinātu, kā notiek mācību process enerģētikas nodaļā. Sandi, cik ilgi tu strādā kā pasniedzējs Rīgas valsts tehnikumā? Tehnikumā es jau strādāju 13. gadu. Uzreiz pabeidzot augstskolu šeit sāku strādāt un nevienu dienu nenožēloju, kad esmu šeit kā pasniedzējs. Kas tev sniedz vislielāko gandarījumu darbā ar jauniešiem? Strādājot ar jauniešiem, visvairāk droši vien patīk tas, ka katrs jaunietis ir savādāks, katram ir cita pieeja jāizmanto, un arī katrs mācību gads ir atšķirīgs, jo atšķirās tas, kādas ir mācību metodes, materiāli, viss attīstās, tehnoloģijas jaunas un nekas nestāv uz vietas. Un kā tad notiek tas praktiskais mācību process? Mācību process būtībā ir 4 mācību gados kopumā sadalīts. Pirmajos gados vairāk audzēkņi mācās par vispār izglītojušiem priekšmetiem, piemēram, latviešu valoda, matemātika, svešvaloda, bet tālāk 3. 4. kursā vairāk ir profesionālie priekšmeti. Un tāpat bez šiem profesionāliem priekšmetiem, kur viņi mācās dažādas iekārtas, kas saistītas ar enerģētiku, viņiem ir arī prakse uzņēmumos. 3. kursā 2 mēneši un 4. kursā vesels pusgads tieši darba vidē, strādājot ar reālām iekārtām uzņēmumos. Kādi ir enerģētikas nodaļas galvenie mērķi un uzdevumi? Ko tad jaunieši var apgūt enerģētikas nodaļā? Kādas ir profesijas, par ko nākotnē viņi var kļūt? Nodaļā tad jaunieši var apgūt 2 kvalifikācijas. Viena ir elektrotehniķis un otra ir atjaunojamās enerģētikas tehniķis. Sākotnējos kursos apgūstamā viela ir vienāda, bet 3. 4. kursā notiek šī specializēšanās, un tad tas, kas šobrīd, teiksim, arī jauniešiem ir ļoti interesanti un kas arī ir pieprasīts nozarē un vispār sabiedrībā, tas ir šis atjaunojamā enerģētika, un tas ir saule, vējš, arī citi atjaunojamie resursi. Un katra šī kvalifikācija mācās nedaudz atšķirīgas lietas. Elektrotehniķiem tas vairāk ir saistīts ar kļūdu meklēšanu elektriskās schēmās, ar šo schēmu montāžu, ar dažādu aprīkojumu pieslēgšanu, regulēšanu, programmēšanu tanī skaitā. Un savukārt atjaunojamās enerģētikas tehniķiem vairāk tieši ar šo specifisko aprīkojumu, kas ir atjaunojamā enerģētikā, ar viņu uzstādīšanu, apkopi, uzturēšanu darba kārtībā, tāpat arī projektēšanas lietas. Kāds ir vidējais absolventu skaits gadā? Gadā aptuveni tie 35–40 jaunieši, kas beidz 4-gadīgās programmas, un 10–15, kas beidz pēc vidusskolas pusotgadīgās grupas. Materiāla tehniskā bāze laboratorijās tik tiešām ir plaša un daudzveidīga. Šeit mēs atrodamies vienā no enerģētikas nodaļas elektromontāžas kabinetiem. Šī tieši ir iekārtas, kas ir saistītas ar elektriskajām mašīnām, dažādas veida piedziņām, ar ģeneratoriem, transformatoriem, elektrisko instalāciju. Šeit jaunieši vairāk strādā 3. 4. kursā, ka viņi vairāk jau ir apguvuši teorētiskos pamatus. Vēl mums ir kabineti, kur ir tīra elektromontāža, tur vairāk audzēkņi mācās ar rokām, trenējās vadu montāžā. Un tad mums arī ir viens kabinets, kur ir atjaunojamā enerģētika, tur ir saules kolektors, saules paneļi, vēja ģeneratora stendi, kur arī audzēkņi mācību vidē var apgūt šīs zināšanas, kā tad šīs iekārtas darbojās, kā viņas montēt, kā ieregulēt. Katru gadu materiāla tehniskā bāze tiek uzlabota, kā arī tiek izstrādātas jaunas moduļu programmas, kā piemēram moduļu programma bezpilota gaisa kuģi, kas enerģētikas nozarē ir ļoti aktuāli un noderīgi. Tās programmas galvenais ir mēģis radīt audzēkņiem priekšstatu un prasmes, kā droši un legāli Latvijā var vadīt bezpilota gaisa kuģus. Šis kurs sadalās 3 daļās. Pirmā daļa ir programmēšana iekštelpās, kur viņam mazo bezpilota gaisa kuģi mēģina izdomāt loģistiku. Ja viņš to izdarīs ar šo mazo bezpilota gaisa kuģi, tad ārtelpās viņš to pašu varēs izdarīt. Otrais līmenis jau ir simulators, kur drošā vidē viņi apgūst šīs prasmes, kā varētu vadīt šo bezpilota gaisa kuģi. Un 3. līmenis jau ir reālā dzīve, jeb ārtelpas,
kur viņš balstoties šīm simulātoru iemaņām izmēģina to reālajā dzīvē. Darba vidē šādi speciālisti ir pieprasīti, jo ar bezpilota lidaparātiem, jeb droniem, var efektīvi veikt objektu apsekošanu. Galvenais mērķis ir līniju apsekošana, objektu apsekošana, fotofiksācija, lai noskaidrotu, vai viss ir kārtībā. Un, protams, šeit tiek ietaupīts laiks uz braukšanu. Dzīvot zaļāk un radīt nākotnes enerģiju nav tikai uzdevums. Rīgas valsts tehnikuma audzēkņi ikdienas seko līdz tehnoloģiju jaunumiem un īsteno jaunus projektus. Šobrīd mēs atrodamies tieši pie saules paneļu nojumes un redzam, ka pat labāk uzlādējas arī elektroauto. Kāda tad ir Rīgas valsts tehnikuma zaļā vīzija un ko mūsdienās vispār nozīmē dzīvot zaļāk? Mums tehnikumā uz jumta arī ir saules paneļi, kas visam tehnikumam ražo elektroenerģiju. Tāpat ir plānots arī uzstādīt, piemēram, saules kolektorus uz jumta. Audzēkņi arī, piemēram, krāja skaidas un citus koku atgriezumus no kokapstrādes nodaļas, un tad mums ir uz vietas arī siltumstacija, kur mēs paši šo te siltumu tehnikumam saražojam arī daļēji no produktiem, kas paliek mums tehnikumā pāri. Jā, un arī šī te nojumi arī ir labs piemērs, kā sadarbojoties ar audzēkņiem, var izveidot kaut ko ļoti liederīgu, kur vienlaicīgi ir nojumi un piedevām vēl var lādēt elektromobīļus. Tad šo nojumu ir radījuši paši audzēkņi? Audzēkņi ar pasniedzējiem un sadarbībā ar uzņēmumu. Ļoti praktisks darba piemērs. Jā, tas tiešām ir ļoti interesants un ļoti daudz interesanti ir arī no malas. Vienkārši cilvēki zina, ka tā nojuma ir uztaisīta, atbrauc, paskatās un, varbūt, kas zina, arī sev vēlās šādas te uzstādīt. Un kāda kopumā ir tehnikuma zaļā vīzija? Raudzīties nākotnē, skatoties par tehnoloģijām, kas ir videi draudzīgas, ne tikai kā saražot enerģiju no videi draudzīgiem resursiem, piemēram, no saules vai vēja, bet arī kā šo enerģiju ietaupīt, netērēt lieki, tērēt liederīgi un ar prātu. Mācību laikā audzēkņi piedalās arī starptautiskajos projektos un gūst pieredzi apmaiņu programmās ārvalstīs. Jauniešiem tad viena lieta ir šī dalība konkursos, jo tā apmācība notiek ne tikai skolā, tad tur iesaistās arī nozares uzņēmumu. Jo, lai tu varētu piedalīties pasaules konkursā, tev vispirms ir jānovinē Latvija. Tev vispirms Latvijā jābūt labākajam, tad tu vēl papildus gatavojies, tad tas ir arī šie jaunieši ieguldīšanās. Tā kā tie ir mūsu tie jaunieši, kuriem mēs tiešām lepojamies. Bet arī piedalās ir starptautiskās šīs te apmaiņas, ka jaunieši var braukt mobilitātēs. Un pagājušā gadā, piemēram, brauc arī tie, kas nepaspēja Covid dēļ aizbraukt, izdevās sakārtot lietas tā, ka aizbrauc arī 2 jaunieši, kas bija viņi bija tā kā absolventi, bet iepriekšējā gadā 4. kursā viņi bija pieteikušies, tad viņi brauc uz Čehiju apmaiņas braucienā. Rīgas valsts tehnikuma enerģētikas nodaļas absolventi turpina veiksmīgu karjeru nozarē. Sveiks, Edmund! Sveiki, Kristīne! Tu arī esi viens no Rīgas valsts tehnikuma absolventiem. Cik tad sen tu mācījies šajā iestādē? Tehnikumā esmu absolvējis 2019. gadā un esmu ieguvis elektrotehniķu kvalifikāciju, ar ko ļoti lepojos. Un šobrīd esmu pilnvērtīgs elektrotehniķis. Bet kādā jomā tu šobrīd darbojies? Šobrīd darbojos nekustamo īpašumu attīstībā un pārvaldībā. Ikdienā ļoti daudz saskaros ar elektrību, saules paneļu, vēja ģeneratori, elektroenerģijas iepirkumi, elektrouzvādes, kas ir būtiski turpmākos 10 gadus. Un tieši elektrības pārzināšanu un sapratni par to, kā veidojās elektroenerģijas arī tirgus, kādā veidā mēs vispār iegūstam elektrību, kādā veidā mēs to pārvedam. Tas ikdienā ļoti palīdz komunicēt ar sadarbības partneriem, ar kolēģiem, un tas tiešām veido mani. Un es saprotu, ka es tajā orientējos, es esmu speciālists, un man ir ļoti liela pārliecība par to, ko es daru. Kāpēc tu izvēlējies Rīgas valsts tehnikumu kā savu mācību iestādi? Rīgas valsts tehnikumu izvēlējies, tāpēc, ka es jau no paša sākuma uzskatīju, ka tā ir labākā mācību iestāde, un tā tiešām ir lieliska bāze, ko tu vari iegūt tehnikumā zināšanas, pārdomāt programmu, kur ir lieliski pasniedzēji, lieliski zināšanas tiek iegūtas, un pats svarīgākais – fantastiski kursa biedri un Erasmus programma Vācijā. Tas bija tiešām fantastisks ieguvums gan man, gan maniem kursa biedriem,
un tiešām visas tās zināšanas, ko es iegūtu tehnikumā, ikdienā tā vai tā nodara. Absolvēju Rīgas valsts tehnikumu 2020. gadā. Mācījos Rīgas enerģētikas nodaļā kā elektrotehniķis, zinot to, ka enerģētikas nozara attīstās un elektriķi būs nepieciešami jebkurā laikā, jo elektrifikācija ienāk aizvien vairāk mūsu ikdienā. Tad es sapratu, ka tā varētu būt tā mana profesija, diezgan labi atalgot, protams, tas neslēpjami ir, kā arī diezgan tāda mūsdienīga un aizvien tehnoloģiskāk bagātāk paliek un aizvien mazāk sanāk ar rokām strādāt, tāpēc ļoti laba profesija. Kur tu šobrīd strādā un vai tavi darba pienākumi, teiksim, sakrīt ar to, ko tu apguvi mācību procesa laikā? Pašlaik strādāju sadales tīklos, kā elektroenerģijas eksploatācijas inženieris. Protams, tehnikumā iegūtās zināšanas noteikti palīdz darbā, jo tehniskās zināšanas jau tika ielikts jau pašā pamatā. Un tad jau tālāk, protams, jau darba vidē jau tikai spējam pilnveidot šīs prasmes. Ko tu varētu teikt, kādam jaunietim ir piemērota profesijas izvēle enerģētikas nodaļā? Protams, viņam jābūt ir zinātkāram, es teiktu pat fizmatam, jo gan fizika, gan matemātika enerģētikā ļoti būtisku lomu spēlē. Protams, jābūt ir arī diezgan uzcītīgam, jo tās studijas viņas ir garas, tie 4 gadi, un tās zināšanas būs ļoti daudz, pēc jāmācās, jo elektrība kļūst nepiedoda. Karjeras izaugsme notiek visas dzīves garumā, un bieži pieaugušā vecumā cilvēks izvēlas mainīt savu darbības sfēru un nonāk pie mums tehnikumā pieaugušo izglītības centrā. Un kaut vai pēkšņi notiek pārkvalifikācija no kādas citas specialitātes uz konkrētu jau profesiju un tādējādi iekļaujoties jaunajās mūsdienu darbu tirgus tendencēs. Vai esi gatavs jauniem nākotnes izaicinājumiem? Nāc un izvēlies darba tirgū pieprasītu profesiju.